Sveiciens visiem, klāt jauns video ar mantu atpakošanu. Neliela kaudzīte ir sakrājusies. Viena vai divas paciņas, ja nemaldos, ir no izsoliem, ko esmu tā kā vinējusi. Nu tad ķersimies klāt. Nu, sāksim ar šo. Šī paciņa atnāca šodien. Pārdevējs mums ir ielicis līdzi kaut kādu bukletu, kad, laikam no viņa var pasūtīt telefonu vāciņus ar savu fotogrāfiju. Tā kā, interesanti. Un šeit mums iekšā ir sieviešu pulkstenis. Sāku uzreiz, lai man lieki neprasa, šis pulkstenis nav man. Ir labs, nekur neko lieku vai nokritušu neredzu. Ir patīkami, kad ir šī plēvīte virsū pulkstenim. Tad liekas, ka tāds vairāk kā jauns. Tāpat arī šeit pastīsimies, vai mums viss strādā. Jā, strādā. Uzlikšu uz rokas. Simpātisks pulkstenis. Pārbaudīsim, vai viņš iet. Pat ir virsū, lai baterija nebeidzās pa ceļam. Izvilksim viņu laukā. Apstīsimies, vai iet. Jā. Paklausīšos, cik viņš skaļš. Ir viņš varbūt nedaudz paskaļš, bet pulkstenim nav nevainas. Kvalitāte arī šim pulkstenim ir laba. Nevar piesieties nekur. Diezgan tāds pasmaks ir šāds pulkstenis. Nākamais mums ir spīdumi. Tā viņas nosauksim. Viņas var līmēt visur, kur līmes ir, un viņas var pielīmēt, un raudz, kur ir piemēra krūzīti, aplīmēt datoru, jā, stūri, nezinu, cik tas būtu praktiski. Tā kā, šāds komplektiņš spīdumiņiem, kurus var līmēt pats, kur vēl, kamēs mums ir telefona vāciņš. Šis bija viens no lētākajiem, ja nemaldo. Podziņas mums ir, kas iet tā kā uz āru. Nav caurumiņi izstrādāti. Uzdruka ir ļoti akurāti uzdrukāti virsū. Nav tāds pabalējums. Ļoti foršs silikona vāciņš telefonam Samsung Galaxy J5 2016. gada. Ļoti labs vāciņš. Nākamais, jā, šis mums ir, ko es vinēju izsolē. Pateikšu arī, man liekas, no galvas pat atceros 30 centiem. Šie mums ir nagiem spīdumiņi. Ļoti daudz un krāsaini. Man ļoti patīk. Un ļoti daudz iekšā varēšu kaut kādus dizainus uztaisīt nadziņiem. Un pat 30 centi. Kāpēc gan ne? Tā, nākamais. Šitais mums ir tukšs. Maciņš. Šādas maciņas divas jau es esmu pasūtījusi, bet šoreiz es pasūtīju sev, jo, tagad ir vasara, negribas lielo maku tā kā nesāt līdzi, tad izdomāju sev pasūtīt arī šādu mazu maciņu, kur, ielikt nedaudz monētas un varbūt arī kādas nelielas atlaižu kartes, jo te ir nelieli nodalījumi. Šeit es šaubos, vai var kaut kādu naudiņu ielikt, drīzāk jāliek šeit, bet vienīgais, ka šiem caurumiņiem kritīs ārā. Tāds maziņš maciņš, kvalitāte viņam, kā ir viss taisni, smuki nošūts.
Nekā, nu, nevar nekur tā baigi piesieties. Nu, ja grib piesieties, tad var šeit piesieties, kad, nu, dubultā ir sašūts, bet tā, zaļš, vasarai ideāls maciņš. Nākamā paciņa mums ir ļoti interesanta. Ņemšu to čaukstīgo. Ļoti interesanti. Šis mums ir putniņš. Nu, putniņš, kā redzat, ir no plasmasas. Līdzi nāk viņam tāda piramīda, ja godīgi. Tad, kad pasūtīju, tad tur nebija rakstīts, ka būs piramīda. Pārsvarā šos putniņus pārdot tā kā bez šīm piramīdām, un ja ir piramīda, tad viņi ir nedaudz dārgāki. Bet es viņu vinēju solē pa 50 centiem. Ļoti, ļoti labs darījums. Nu, kas tad mums ir šis pa putniņu? Ko viņš dara, jūs jautāsiet? Nu, šis putniņš ir ļoti interesants. Viņu noliek uz pirksta, un viņš pats lido. Nu, viņš lidinās uz pirksta. Es viņu varu šādi. Ja nemaldos, viņi ļoti, ļoti sen viņus tirgoja arī pie mums, bet varbūt, ka ne, varbūt, ka es kļūdos, bet man kaut kā atmiņā stāv, kad ļoti sen šādi putniņi tika tirgoti, bet, nu, pašlaik viņas nevar nopirkt, un man likās tas, nu, interesanti, nu, kad kaut kādi līdzsvariņi droši vien šim putniņam ir salikti tā kā pie knābīša, kad viņš, nu, tā kā līdzsvarā turās uz pirkstiņam, kā viņš izstās uz piramīdas. Uz piramīdas viņš izstās lūk šādi. Nu, viņu var griezt un vērot, kā viņš lidinās. Nu, droši vien šis varbūt vairāk būs tā kā bērniem, kad, nu, tagad ir modē visādi spineri, nu, tad var pamēģināt arī kaut ko tādu, kaut kādu šādu putniņu, kas arī kā uz rokas, nu, pats tur turas, nu, manuprāt, interesanti. Nu, ko, tas arī viss šodienas video. Mums bija putniņš ar visu piramīdu, mums bija pulkstenis maciņš, nagu spīdumiņu telefonu vāciņš un spīdumu novelcenes vai uzlīmes, kā nu kuram labāk patīk viņas saukt. Ceru, ka jums patika, un līdz nākamajai reizei. Atā! Vai! Atā!